tad mēs saņemam informāciju. Ja citādāk, tad siltums. Ot tāda interesanta situācija. Tātad mēs ar jums izskatījām 3 vārdi, kuri saistīti ar ļoti niecīgam elementiņiem, kuras nevar redzēt, nevar just, un ar kuram tomēr jāstrādā. Pienāca 21. gadsimts, un mums ar tiem jāstrādā. Jāsastāda kartes, jādabū aparatūru un jākontrolē visi tie faktori. Piekrītat man vai nepiekrītat? Nedzirdu? Piekrītat, jā. Es domāju, tas ir mūsu veselības rezultāts, tas ir mūsu nākotnē. Būs mums bērni vai nebūs mums bērni? Tātad otrais, atkal tā definīcija, geoekoloģija, tas ir zinātne par to, kā dzīvi organismi iedarbojas ar apkārtējo vide. Apkārtēja vide. Kas ir priekš mums apkārtēja vide? No vienas puses kosmos, no otras puses Zeme. Viņam, kā saka, Zeme un kosmosa nav nekādas daļas par mums. Viņam vienkārši jāsadarbojas. Ja? Viņi laiž savu starojumi, laiž savu ietekmes, bet mēs esam pa vidu, ka tas viestiņš apsmerēti visu zemes lodi. Ja? Un mums jāuzņem šie pērieni no augšas un no apakšas. Tātad var teikt, ka mēs diezgan tāda kutelīga situācija, bet neesam ļoti tādi sažņaukti un ļoti nelaimīgi. Mēs vēl mēģinājam kaut kā ieiet visas vides, un atmosfēra, un litosfēra, un hidrosfēra, un kā tas mums izdodas. Teiksim, šeit atmosfēra. Atmosfēra ir līdz 3000 kilometru stiepjas ap zemes lode, bet visblīvākā atmosfēra apmēram 80 kilometri. Cik tālu organismi var tikt atmosfēra un atdzīvot atmosfēru? Protams, ne cilvēks bez aparatūras, bet tādi kā sporas, kā daži baktērijas. Izrādās, ka organismi var celties ne augstāk par 25 kilometru. 25 kilometrs, tas ir ozona slānis. Šeit viņš ir, ja? Ozona slānis, kurš ir ļoti skabinoša vide, un tajā vide nodeg visa organika. Tālāk griezti un tālāk ceļa nav. Tikai cilvēkam ir ceļš. Cilvēkam arī nebija viegli pārvarēt šo atmosfēru. Lieta ir tā, ka ir troposfēra, stratosfēra, mezosfēra un termosfēra. Termosfēra ir ļoti karsta vide. Tur temperatūra ap 3000 grādiem. Kāpēc? Kāpēc tur tik karsta temperatūra? Un problēmas bija ar kosmiskiem kuģiem, kuram vajadzēja iziet ārā. Viņam viss tāds korpus kusa. Tātad izrādās, ka kosmiskie starojumi, tā saucamais saules vējš, elementāri daļiņas, protoni, neitroni, ar milzīgu kinetisku enerģiju iebrauc mūsu atmosfēra. Atmosfēra atradas gāzes, molekulas. Ko dara elementāri daļiņas ar molekulām? Sagrauj vienas. Un katram molekula atkal dod vēl veselu virkni elementāru daļiņu. Un notiek kodola reakcijas faktiski. Un tas viss
ir dot tādu karstumu, tādu siltumu, kura ceļas līdz 3000 grādiem. Kosmiskie kuģi nevarēja to pārvarēt. Kāda bija izeja, izdomāja attīstīties nanotehnoloģijas. Un nanotehnoloģijas, tas ir ļoti smalkas tehnoloģijas, viņi izdomāja ko? No keramikas uztaisīt podeņi savienot ar tādam desiņam, no vairākam podeņam, ja? Un ar tiem podeņiem armēt krasu, eļas krasu. Jūs zināt, ka mals ir ļoti siltumizturīgs, un tāda armēta ar nano podeņiem krasa izrādās ļoti laba. Krasu sauc termoshield. Varbūt kāds no jums dzirdēja to nosaukumu, tāpēc, ka tādas krasas sāk lietot arī civila celtniecība. Ja vajag apsildīt, teiksim, māju, var vienreiz uzkrasot sienu un būs tā kā vesela siltumizolācijas slānis. Vai, teiksim, jumti krāsu, vai caurules krāsu, caur kuram karstie ūdeņi nāk, viņas izolē tādā ziņā, lai nezaudēt siltums. Tas ir par atmosfēru. Braucam tālāk. Cilvēks arī vēlas izmantot litosfēru. Viņš doma aizņem daļu no tās litosfēras. Jūs jau zināt, būvē mājas ar tādiem dziļiem pagrabiem, tur vairākas līdz 7-10 stāviem, tur var apakša būt. Tātad litosfēra arī var interesēt, bet cik tālu var iesprausties litosfēra dzīva būtnē. Izrādās, ka sevišķi tālu nevar. Tāpēc, ka šeit, kā bremzējušais faktors, ir temperatūra. Ar katru metri aug temperatūra. Un 5 kilometrus temperatūra sasniedz 100 grādi. Mēs esam visi no ūdeņa, bet ne no tvaika. Tātad organisms, kuram ir pamata ūdens, nevar iet tālāk par 5 kilometriem. Cik kilometrus Latvija ir? Latvija ir maksimālais biezums 2 kilometri. Šeit, diemžēl, nav tas bildes, es jums parādīšu šo schēmiņu, bet viņas pilkti jūs redzēsiet. Redzat, tas ir mūsu Latvijas griezums. Mums ir ļoti īpatnējs griezums. Tāds šķibais kristaliskais pamatklintais, pie tam tas kristaliskais pamatklintais ir milzīgs. 65 kilometri biez. Jūs varat iedomāties. Pirmā vieta ir Gimulai, kuram 80 kilometri. Mēs esam otrā vieta. 65 kilometri. Salīdziniet ar to pašu Iriju, kurai ir tikai 2 kilometri, kur ir drusciņi pa urbs, un viņam jau nāk vulkāns ārā, ja? Lava apakšā. Mēs esam ļoti tektoniski stabils valsts. Tas ir mūsu milzīgas priekšrocības. Nākošas lekcijas, kuras paredzētas. Man ir ļoti interesants materiāls par siltumu plūsmām, kuras mēra. Un kā tie siltumu plūsmas tagad uzvedas. Viņi uzvedas diezgan smagi. Pie Amerikas, pie Āfrikas, pie galvenais, bet
teiksim, viena daļa no tiem lien arī zem vidusjūras. Un tas ir ļoti bīstami. Tas bīstami, tāpēc, ka garoza var pārstrādāties pa jaunu. A 40-65 kilometri tas nav pārvarams. Tātad, patīk mums vai nepatīk, mums zeme paliks tāda, kā ir. Cik tālu mēs varam izmantot savu zemi, organismi var izmantot pilnīgi visu paketi, tāpēc, ka paketam ir 2,1 kilometrs. 5 kilometrus mums nav, maksimums 2,1 un minimums 250 metri pie Igaunijas. Tagad par hidrosfēru. Mums ir arī okeāni, un dažas vietas ir tik dziļas, kā jūs nevarat iedomāties. 11 kilometri, teiksim, ir tādas zemes, tādas dziļums. Kā jūs domājat, vai dzīve var būt tādā dziļumā attīstīties? Dzīvei vajag divi faktori – ūdens un magnetiskais lauks. Magnetiskais lauks ir visai zemei, ūdens arī ir, ja? Tātad okeāni apdzīvoti visur. Nav neviena vietiņa, kur nebūtu kaut kāda organisma. Apdzīvoti visur. Un ir pat tādas vietas interesantas, kur it kā liekas, neviens normāls organisms dzīvot nevar. Bet tomēr viņš dzīvo. Vot es jums gribu par to pastāstīt un parādīt. Vot šajā vietā bija aizsūtīta viena okeanoloģiskā ekspedīcija. Vajadzēja uzzināt, vai šeit notiek spreading tāds, kas saka, vidišana, kontinenti aiziet viens no otra, vai nenotiek, vai šeit ir tāds tektoniskais lūzums, vai nav. Un komanda ar batiskākiem atbrauc uz šo teritoriju. Klusumā, tumšajā okeāna, dziļāk grimst batiskāps. Un tikai iluminatori, kuri laiž gaismu, tur izrauj no tā jūras vienu otru zivtiņu, kura peld garam. Un pēkšņi caur iluminatoru viņi ieraudzīja ne zivtiņu, a daudz interesantāko lietu. Viņi ieraudzīja kolonādu un sāk domāt. Sāk domāt, ka tas ir Atlantida. Bet piebraucot tuvāk, konstatēja, ka tas ir dabiska parādība, kad visas tās stābi veidoja pati mantija. Viņi atklāja to lūzumu, atklāja to burbuļojušo mantiju, un kad mantija burbuļoja, viņa it kā tā spļauj virsū daļu no sevis. Un sāk augt stabs. Vēl vienreiz, un vēl garāk, un vot gravitācija atļauja izaugt šim stāviem līdz 33–35 metri. Un tālāk viņa augt jau nevar, gravitācija neļauj, un sāk veidot tāds kapitels. Pa vidu ir caurums pie tām, un no cauruma iet dūmi.
Amerikāņi un krievi vienojas un nosauca šo parādību par melnām pipetējām. Ļoti īpatnēja tāda parādība. Un vēl kas ir interesants. Iebraucot ar batis skapju pie pašā skapiteles virsotnes, viņi ieraudzīja, ka iekšā tājas bļodas attīstas ļoti aktīva populācija. Populācija, kuru veido tā saucamie cauruļtarpi. Cauruļtarpiem viņi tā kā bubliks, pa vidu ir caurums, un viņi veido tādus kolonijas. Viņam ir savu plēsī, viņam ir savu ekosistēma, pakļautība un tā tālāk, bet padomājiet, kādas vide viņi dzīvo. Ūdeņiem temperatūra 250 grādi. Šitas spiediens ir 300 atmosfērus. Tātad, it kā galīgi nav iespējams dzīvot. Radioaktīvi gāzes un viss, kas tur nāk no tiem pipetējiem. Viņi dzīvo, viņam patīk, viņa attīstās. Cauruļ šitiem tarpiem ir visaugstākais hemoglobins pasaulē. Sarkani. Jūras ūdenī parasti nav hemoglobinā, šitiem ir visaugstākais hemoglobins. Tātad, ko var teikt par dzīvi? Ka dzīve ir ļoti aktīva, ļoti tāda, agresīva, neatlaidīga. Viņa cīnās un uzvarē visur, kur tikai tas iespējams. Tātad, pārēsim pie teritorijām. Es varu pateikt, paņemt jebkuru valsti, jebkuru, un visur būs nevienmierības, kaut kur labāk, kaut kur sliktāk. Es citus valstis negribu ņemt, man pilnīgi pietik šoreiz ar Latviju. Un apskatīsim Latviju. Latvija arī tāds pilns nevienmierības piemērs. Šeit mums ir dzīvstības pilni. Un kā mums ir ar dzīvstību? Košas krāsas, tās ir liela dzīvstība, zaļas mazāk, a zilas, pavisam švaki. Vot tā mums ir. Un kāpēc tas ir? Tas arī sapratams, kāpēc tas ir. Tāpēc, ka mums ir ļoti savu īpatnība ir interesanta, ka mums kristaliskais ir šķips. Tur kristaliskais, tas ir starojumu avots. Viņš dod radiāciju, magnetisms, un jo viņš tuvāk, viņš stiprāk apstaro, un organizmi nevar izturēt viņu slimu un nabadzību. Tur, kur viņš ir aizklāts ar tādu labu kuku, tur mēs jūtamies ļoti labi. Un šeit mēs varam dzemdēt aktīvi, kā jūs redzat, dobeli, saldus dara un tā tālāk. Ja? Tātad, bet es jums pateikšu, ka otra daļa arī nav atbiežota. Daba nekad nedara tikai sliktu viena vieta un tikai labu otra vieta. Kaut ko labu viņa arī dod. Šeit jūs redzat kristaliskais pavisam tuvu. Viņš dod spēcīgu starojumu. Mēs tikko ko teicam, ka starojums, kuram jauda no 10-12 līdz 10-2 dod informāciju. Un radiācija, un magnetismus, un gravitāciju, laiž savu starojumu, dod viņam informāciju un rada intelekts. Tātad visgudrākie cilvēki atradas tur, kur ir plānais nogulumu ježu sēga. Protams, viņi par to cieš un maksā ar ko? Ar to, ka viņa meitenes šeit nevar būt. Ja?
meitenes nav, ar meitenēm problēmām. Bet puiši tur ļoti un ļoti gudri. Apskatīsim tālāk. Bezdarbība. Kur bezdarbība? Šeit. Kāpēc? Slimu cilvēki. Mēs tikko teicam, paša ievadā, kā biologi saka. Mūsu enerģija dalas uz divām daļām. Viena daļa uz reprodukciju, otra daļa uz pašattīstību, ja? Un viņam enerģijas maz, viņam nav spēka. Viņi atdod visu reprodukcijai un nepietiek sevi. Tātad slimu mirst, dzer, tāpēc, ka smaga dzīve. Vot tāda lieta, nedabūj darbs. Šeit ir dabiskais pieaugums. Mēs redzam, kur dzimstība minus mirstība dod lielāko rezultātu, dabisko pieaugumu. Mums ir divas it kā Latvijas. Viena tāda rozika, kura divreiz vieglāk dzīvo nekā violeta, tāpēc, ka violeta ļoti ātri aiziet. Kādas problēmas veidojas? Problēmas veidojas šeit sakarā ar kristalisku pamatklintēju, pacelto un lielu radiāciju. Šeit ir problēma, ka Jelgavas rajons, kā šašliks, sēž uz ļoti aktīvā lūzuma, tā saucamas Jelgavas lūzums, kurš, kā saka, diezgan daudz problēmas rada Jelgavas rajonam un vienlaicīgi palīdz viņam būt tādam aktīvam un attīstītam. Lūzumie arī tā vieta, kura nes intelektuālu enerģiju. Tas ir, sakarā ar to lūzumu. Teiksim, ūdeņa viņam nav normāla, viņam ir tik uziet sulfāta ūdens, bet dzeramā nav. Šeit arī problēmas Liepājas rajonā ar to, ka šeit ir ļoti daudz lūzumi, tā saucami Liepājas Rīgas Pleskavas lūzumu zona, un tas arī boja viņam rādītāji. Bet pārējās teritorijas ir ļoti jaukas. Šeit vēl viena salīdzinājums Latgale ar Kurzeme. Mēs redzam, ka dzeltena Latgale mums tikai mīnusi, tikai iet boja, izmirst, un Kurzeme mums pavairojas. Vot tāda situācija ir saistīta ar geoloģiju. Es atceros, man bija viens magistrants, kuram bija cuku ferma, un viņam interesēja, kāpēc Cesu rajona viņam neiet ar tādu vaislas dzīvniekiem. Un viņš sāk pētīt to vietu un noskaidroja, ka kristaliskais pamatklintais ir ļoti tuvu un nevar būt veseli dzīvnieki, nevar būt dzīvnieki, kuri var dot lielu daudzumu. Tagad es strādājot ar viņu, zinu, ka vaislas cukai vajag 25 sivinus, lai viņa būtu produktīva skaitas. Ja? Tātad, ko viņš noskaidroja? Ka katrai 100 metri nogulumu iežu sēga dod 3 sivinus. Ja vairāk pa 100 metriem, uzreiz vairāk cukmāte dod sivinus. Un tas attiecas ne tikai pie cukam, tas attiecas pie jebkura dzīvnieka produktivitāte aug uz rietumiem. Tagad mēs atklājam nākošo slaidu, kas ir stabila attīstība. Tas ir mūsu kulminācijas jautājums. Kulminācijas jautājums, kā mēs varam labi dzīvot un stabili attīstīties. Manuprāt, šo jautājumu nesevišķi pareizi saprat cilvēki. Viņi saprat šo jautājumu kā
labu algu, labu uzvalku, vienu otru lieku mašinu, tehniku un tā tālāk, lai būtu viss kas, lai man būtu. Bet faktiski tas nav tas. Ja valstīm nav cilvēkus, ja cilvēki katru gadu paliek mazāk, viņam nekad nevar būt stabila attīstība. Tātad smagumu spēks vajag likt uz ko? Smagumu spēks vajag likt uz teritorijas reproduktīvam iespējām. Lai zinātu, kur ir reproduktīvas teritorijas, kur mēs varam garantēti dzīvot un dzemdēt un attīstīties, vajag zināt geoloģiskas īpatnības. Un zināt geoloģisko informāciju, kosmisko informāciju un demografisko informāciju kontrolēju. Tātad mēs varētu ķerties uzreiz pie tā, bet tas nebūs pareizi, tāpēc, ka vajag pirms plānošanas, vajag izpētīt esošo situāciju. Piekrītat? Vajag zināt, kas ar mums tagad notiek. Ja? Es jums parādīšu, kas ar mums tagad notiek. Sāksim no Daļiska pildījuma. Mēs gatavojam šie materiāli Norvēģijas pētījumam. Vajadzēja saprast, kā mēs attīstāmies. Un ko mēs konstatējam? Ka no 1860. gada sākas tāda diezgan strauja slīdešana uz leju. Bet 1860. un uz priekšu, uz to puse, mums bija līdz 16 bērniem uz 1000 iedzīvotāju vidēji Latvijā. Jūs varat iedomāties, cik tas ir skaisti. Katra sievietes, ko varēja, viņi varēja pa 16 bērniem uz 1000 iedzīvotājiem dot. A labākie rajoni, tādi kā Cēsis, dod līdz 34, 36 cilvēkiem uz 1000 iedzīvotājiem. Pēc tam sākas slīdešana uz leju un pirmais krīzes vēsturē. Tās krīzes bija Pirmā pasaules karš. Tas bija tik stipras krīzes, ka dabiskais pieaugums nogrimdēja zem nulles līnijas un sasniedza -2,8. Bet mums bija spēcīgs potenciāls. Mēs bijām kupla skaita, daudz cilvēku, daudz sievietes. Un mēs ļoti ātri atkal pamodamies un sākam attīstīties tālāk. Nākošais saules aktivitātes posms, 75 gadi, mēs sākam attīstīties bet ne jau nepaplašināta paudzes atjaunošana notika. Paplašināta notika, ja mēs dzemdējam vairāk par 10 cilvēkiem. A šeit jau līdz mazāk par 10. Tas nozīmē, ka tas ir vienkārša paudzes atjaunošana. Ja? Vienkārša paudzes atjaunošana turpinājās līdz 90. gadam, pēc kura sākas atkal nākošais krīzes, 90. gadu krīzes, kuru mēs visi pārdzīvojam, un nogrimdējam līdz -7. Pēc tam sākas tās cikls, kuram jābūt atkārtot od šitu nākošu. Ja? Bet jūs redzat, cik varbūtīgi mēs ejam uz augšu. -5, -4, -3, -4,89. Tas ir pēdējais punkts 2011. gada. Mēs zaudējam cilvēkus. Kāpēc?
paskatīsim nākošo bildi. Vai mēs tikai tādi nelaimīgi vienam Latvija pasaulē? Vai vēl kaut kas notika? Tas ir pasaulē. Amerikāņu statistika. Šeit jūs redzat divas masīvus. Viena lente, tā ir attīstītas, industriāli attīstītas valstis. Viņi tāpat, kā mēs, no 60. gada grimst uz leju. Zaudē dabisko pieaugumu, un tāpat kā mēs, sēž jau ar negatīvo dabisko pieaugumu visi valsti. Tagad otra grupa, tas ir ekonomiskie, kā sauc, развивающиеся, attīstošie valsti, ja? Viņi noturējas līdz 65. gadam, 100 gadus noturējas. Un no 65. gada arī sāk grimt. Es vienreiz satikos ar vienu ļoti enerģisku, skaistu puisi. Mēs runājam par iedzīvotājiem, un viņš saka, nekādas problēmas, lai nomirst šeit, mēs paņemsim no ārzemēm, no Arābiem, no Indijas, no Kinas, un mums būs cilvēki. Bet es viņam saku, vispirms, kas ņems, vai būs kam ņemt, un otrs, vai būs ko ņemt. Tāpēc, ka visi tie melni stripaini arī iet bojā. Tātad vajag domāt par ko? Vajag domāt par to, kā pašiem saglabāt savu populāciju. A mums deva zeme, nogulumu ježu sega, kura garantē mums cilvēkus. Ja segas nav, ir tikai kristaliskais, bērnu nav ko gaidīt. Bērnu var tikai atvest. Cilvēkus var atvest. Bet ja ir zeme, mums jāražo savu bērnus. Un mēs to, protams, darīt. Tātad